Kurā brīdī tu atļaujies padoties? Kāpēc tu izdomāji, ka tavs zīmols nav dzīvs, ja tu esi dzīvs? Šiem jautājumiem es vakar atbildēju Latvijas televīzijai intervijā, pēc tam es aizbraucu uz studiju, ierakstīt savu podcastu. Ļoti daudz runāju par savu ceļu, tumšākiem brīžiem, kad es padevos. Vakarā bildējam kosmētiku uz Marta akcijām, stāvēja un neticēja savām acīm. Denis, tev izdevās saglabāt savu zīmolu, atgriezt deksmi savas acis. Es esmu dzīvs, man zīmols ir dzīvs. Es zinu, ka man izdosies iekarot šo pasauli. Es gribu novēlēt tev arī nekad nepadoties. Iet līdz beigām, cerēt un vizualizēt savu visgaišāko, visveiksmīgāko nākotnē. Un visums obligāti pielāgos visus apstākļus, lai tev viss izdotos.